Latvija neskaitās. Ukrainā katras pilsētiņas Ļivkodoras vīrietis prot atvērt aliņu ar ekskavātoru lāpstu. Zviedrijā ārkārtīgs lepnums ir neizdzeramais plūmju kompots, kuru daudzi ir pamēģinājuši, bet izdzēruši nav nekad. Pakistāns lepnums ir Ahmeds Zubumbakstams, kuram jau ir 200 sievas, bet viņš joprojām ir nevainīgs. Aļaska lepojas ar savu mūžīgo bļitku un zemledus eskimosiem ir tāda tautiņa. Burkina Faso slaveni ar saviem vecajiem hugenotiem, kas savus kāršu parādus atdod spāņu mušiņās. Poļiem slaveni ir dižā cukurbiešu tāfele, kas stāv lauku vidū un uz kuras ik viens var uzzīmēt savu bieti. Tazikovas sāģa Krievijā lepojas ar lielo sāģas taziku, kurā vienlaicīgi var mazgāties ne tikai sāģas iedzīvotāji, bet arī radi ārzemēs. Lībijā ļaudis lepojas ar lielajām lību čībām. Lību čības, kas tad tās nezina? Skotijas tālo ziemeļu apvidu iedzīvotāji lepojas ar slaveno un grandiozo karaļa pili. Tiesa, tā nekad nav bijusi uzcelta, taču tas netraucē ar to lepoties. Jā, Alpu kalnu lepnums ir Gotfrīds saukts Kliņšu ērglis, kurš ar nieka atraugu var izraisīt milzu lavīnas nogrūmu. Holande lepojas ar to, ka holanders nav dzimis pie viņiem. Grieķija lepojas ar to, ka Trāķijā visi iedzīvotāji ir vakcinējušies pret neveiksmi seksā. Par Holandu vēl. Holandas pilsoņi ir slaveni ar to, ka spēj tūpli uztaisīt pat no koka tupelēm un otrādi. Tūpi, jā. Nu, jā. Kas tev prātā bija šausmas? Vieni tūpļi, nu? Viņš runā par tūpēm. Bet kāpēc arī tūpli uztaisīt no koka? No koka tūpelēm un otrādi. Kas ir? Bet tā ir Holandē, nu kas to zina? Te rakstīts ar 2 tūpi. Jā, Arizonas štats lepojas ar interneta galdiņu, kurš pats uzklājas, pats arī noklājas. Uzbeki lepojas, ka ir Buratīno nieki, jo tēvocis Karlo viņu taču izgatavoja no čurkas. Čurka, nu. No čurkas, jā. Holandiešiem daudz lepnumu. Holandiešu lielais lepnums lepnais kristāla kuņģis, kurš iemērkts kefīrā. Japāņi lepojas ar to, ka tos nevar atšķirt pēc sejām, bet viņi viens otru atšķir pēc citām ķermeņa daļām. Spāņi lepojas ar pierobežas portugāļu piramīdu, kur iegūši drusku pārbīdot robežu. Venēcijai ir kāds lepnums, ko nav redzējis neviens pasaules turists. Turistiem rāda parastos kanālus, bet venēcieši ļoti rūpīgi glabā noslēpumu savus anālos kanālus. Bulgāri lepojas ar savu dzēju, jo sevišķi sekojošām rindām. Celtniecības ekonomija var nokaitināt, bet par Sarmīti un Andu nevar zināt. Britu karaļvalsts ļoti lepojas ar sema fraku, ko kādreiz senos laikos kaut kur pamet kāds sems, un kura vēl šodien nav atrasta, bet tas netraucē lepoties. Jordānijā slavenākā deja ir kurmanmants, ko dejo kapos uz roku īkšķiem, tikai vīrieši. Itālijā ir vērts aplūkot slaveno lupatu māju, ko uzcēlis Benucci pagājušā gadsimta vidū no pagultē atrastām lupatām. Surinama lepojas ar slaveno olu ķoci no pērlēm, dimantiem un sesku lamatām. Kongo lepnums ir lielā bunga, kā pakaļbunga. Austrija ļoti lepojas ar savu vīnes sēņu zupu, kuru parasti ēd nevis vienreiz, bet atkārtoti 2 un 3 reizes. Itāļu lepnums ir visā pasaulē pazīstamais tenors Eleonors, kurš ar otro do borē sienā caurumus. Havajas salas iemītnieki lepojas ar to, ka visu mūžu pavada Havajā.
Okay. Norvēģi dikti lepojas ar pasaulē vienīgo ozolu koku krūšturi, kuru nesā visas valdības sievas pēc kārtas. Tev ir vēl kas? Nē. Man šitas ir ļoti labi Brazīlija. Tas varētu nebūt labākais šodien, bet tas ir krūts. Brazīlija parasti lepojas tāpat vien, bez iemesla. Tipatur, futbols, kafija. Klausies, man jau tas holanders patīk.